Čau visiem! 7:30 no rīta. Esam ceļā uz autoskolu Lauras. Praktiskās apmācības laukumu. Brauksim šodien atkal ar moci. Dienā līdz pat 28 grādi. Es pieļauju, kaut kur ir arī pat karstāks. Tā ka tagad, kad man iekrita braukšana agri no rīta, es par to esmu baigi priecīgs un pateicīgs. Tāpēc, ka ja būtu kaut kad pa dienas vidu plus 28 grādos, es domāju, baigi traki tas būtu. Tā ka tagad vēl par rīta vēsumu. Man liekas pats foršākais, kas var būt. Un pilnīgi iespējams, ka es kavēju pat nedaudz, tūlīt redzēsim. Es atkal esmu pirmais. Kamēr gaidam šos, tikmēr varam izbraukt pa laukumu. Visvairāk no moču tiesību kārtošanas autoskolā Lauras man patīk tas, ka katra braukšanas nodarbība ir unikāla. Nav iespējams paredzēt, kurš vadīs nodarbību, kā arī kādus piedzīvojumus nākamā diena atnesīs. Katra nodarbība mani pārsteidz nesagatavot, kas, manuprāt, ir labi, jo šādā veidā izdodas pievērsties braukšanai ar pilnu uzmanību un fokusu. Šī nodarbība nebija izņēmums. Šoreiz man sagaidīja negaidīts pavērsiens. Varbūt jūs jautāsiet, klausies, kas tas tev pa moci? Tu iepriekš brauc ar citu moci. Tāpēc, ka šitais ir bišķi lielāks. Šodien sanāca jau prikals. Man Lauris saka, būs jābrauc ar dzelteno diversiju. 600-niekam ir aķis nosēdies. Un prikals sanāca tāds, ka izstumjam ārā diversiju. Un tam arī aķis laikam nosēdies. Tepat pa asfaltu mēģinājām skriet viņu iestumt. Nu nedabū pie dziesmas to arī. Un tagad man Lauris saka, davai tu paprovē izbraukt ar šito MT7. Viņš saka, šitam jau ir A1 lielāks. Un man liekas, ka tā varētu būt. Oi, blin, šitam ir jāturās pie stūrs pamatīgi. Šitais jau pilnai sā jau ir. Nu labi, izbrauksim, iztestēsim ar šitādu. Nu, kā jau tā ir sanāca, skaķi abiem nosēdušies. Šitien pat rāda, kurā gaņģī es esmu. Tas ties otrais pārmet pirmajā. Ritīgi interesanti. Tam XJ6 nerāda, kurā gaņģī ir. Šitam rāda. Jā, ir ko pierast. Šitam stūri arī platāk. Kur nu vēl lielāku uzmanību un fokusu var pievērst braukšanai, ja ne situācijā, kad man iedod braukt ar moci, kurš ne tikai neatbilst manai A2 moču kategorijai, bet ir arī uz pusi jaudīgāks par moci, ar kur kārtošu eksāmeni. Katrā ziņā sajūtas ir neaprakstāmas. Reizē sajūsma, ka ir iespēja izgāzt ar MT7, bet reizē arī bailes no lielās jaudas, ir ko pierast. Izbraucam visu secību tagad. Mazo čūsku izbraucām slalomu, paprovējam. Nu jā, labi. Tālāk mums ir laipa. Tālāk. Šķēršļa braukšana nebremzējot. Jā. Labi, paprojam šķēršļa braukšana bremzējot. Nu, ok. Un tad paprovējam stop līniju. Jā, labi.
Kad bija nedaudz patrenējies figūras, bija pienācis laiks arī izbraukt kādu līkumu satiksmi. Sākumā braukšana šķita nedaudz saraustīta, iespējams tas tāpēc, ka vēl nebija īsti apradis ar šī moča lielo jaudu. Brauksim pa labi krustojumā. Ok. Centies arī tā kā kustībā pārslēgt tos pārnesumus, jā? Jā, saprat. Labi. Nu, kad tu jau nāc, hop, izspied, klik, jā? Pa labi braucami, nu. Jā. Pakreisi. Nākamajā krustojumā brauksim pa kreisi. Ok. Pa kreisi braucam. Kad bija jau nedaudz pieredze pie šī moča lielās jaudas, likās, ka ar šo mocu pat ir vienkāršāk braukšana nekā ar XC6, ar kuru man jākārto eksāmens. Varbūt daži būsiet neizpratnē, uz kādu kategoriju tad moča tiesības kārtoja. Tā kā man gadi vēl neatļauj, tad kārtoju uz A2, kas principā ir A kategorija ar moča jaudas ierobežojumu līdz 35 kW. Kā izrādās, tad XC6 oriģināla jauda ir apmēram tikpat, cik MT7, taču tam ir uzstādīts jaudas ierobežotājs, lai iekļautos A2 kategorijā. Palātas braucam krustojumā. Šitā. Pakreisi krustojumā braucam. Klausies, ar šito moci baigi viegli pārsniegt atļauto. Vai ne? Baigi viegli. Jā, bet atceries, ka tu moci var slēgt arī uzreiz pa 2 pārnesumu augstā. Piesim uzvelc. Ar pirmo uzvelc, tad 1, 2, 3 hops uzreiz. Klik, 2 reiz brauc. Jā. Nebūs tāda arī rāvieni. Saprat, uzreiz pa 2 gaņiem uzmet, jā? Jā, tur jau kaut kādā situācijā skatoties, cik tu daudz uzvelc, piemēram, tur ir 3. un pēc tam ir 6. Nu jā. Bet pamēģini uzsaukt un klik pārslēgt, piemēram, tagad pa labi. Tevi 4. jā? Aiziet vēl augšā uzreiz. Uzvelc ritīgāk. Aizgāj. Vairāk vēl. Jā. Tā jau tev 90 ir atļaut. Jā. Šitam ir cik cēliens, jūti, jā? Rītīgi labs cēliens, jā. Šitam ir cēliens pamatīgs. Uz 4. Uz 4.
aiziet Rīgā. Un arī tagad uzstāv līdz 90, un klik 6. Davai, pagai. Ui. Čēņa. Jā. Braucam pa labi. Bremzē pēcīgāk, ikriņi ierīgi, savāties vairāk. Ierīgi. Uz 50 pa pilsētu 4. gaņu vai 3. šito brauc? 4. Jā? Ok. 4-5 pat kādā situācijā. Pilnīgi 5. Tev vieglāk būs arī noturēt ātrumu viņam, kad tā būs augstāk pārnus. Nu ja jā. tu gribēji dinamiku, tad tev būs jāpārslēdz zemākā. Aha, ok. Bremzē, ikariņi. Jā. Galvenais taču man virzien labā pusi jāskatās. Šitais ir riebīgs. Krustojums, te būt piesardzīgam, jā? Jā. Tu teorijas nolic tikai? Man teorija 3. Jā, es pieteicos. Tev vajag pamācīties, parādīt kādus jautājumus, ko tu vēl nezini. Nu jā, es jau tos testiņus tāpat pildu pēdējo, ko es pildīju 30 no 30. Tā jau normāli, bet... Nav nekāds nomaina arī citas ierīces. Uz citām ierīcēm citi jautājumi, jā? Jā, braucam pa labi. Tāpēc es domāju... Viņš jau randomā met ārā uz savai piedzi, pa labi. Tāpēc es domāju, pie jums es pildu un tādu jautājumu pirmo reizi, kurus redzu. Nu jā. Brauksim krustojumā pa labi. Ok. Braucam, ten paldāja pārē. Pa labi krustojumā. Nu taisi nevar aizbraukt, jā? Jā. Un pa kreisi braukti. Kā izdarīt? Mēs tev iedošu uz laukuma roku aizsargus. Ok. Tad tu varēsi aciņu novilkt, uzlīst roku aizsargus. Ok, varam tā darīt, jā. Un prātīgi, tad tu vari trenēt tās figūras, tas visu. Jā. Saradīt, man te ar visiem tu prasīs, man tu brauc. Tev nebūs problēma, tu varēsi pēc tam ar tavu čoperi arī izbraukt 8. jā. Es jau šorīt izbraucu jau. Čoperi. Jā. No. Kas saka paprovēji. 8. it kā sanāca, jā. Kad atbraucām atpakaļ no pilsētas, kādu brīdi vēl pabraukai pa laukumu un patrenējos figūras. Tā kā bija jau aprats ar MT7, tad atsevišķu figūru izpildu,
kurā jāieskrienas ar lielāku ātrumu, šķita vieglāk nekā XC6, kuram jauda ir uz pusi mazāk. Šī sērija nu ir noslēgusies. Paldies, ka skatījāties, novērtējuši, ja nospiedīs laiku, kā arī abonējuši šo kanālu, ja to vēl nepaguvi izdarīt. Tiekamies nākamajā sērijā. Čau!